Labrīt, mīļā Kristus draudze. Man prieks jūs sveicināt jūs šajā rītā un redzēt jūs šodien. Un patiešām viss gods un viss slava un pateicība ir mūsu kungam. Mūsu kungam, kurš mīt mūsu sirdīs, kurš vada mūsu dzīves. Bet šodien ir tāds jautājums, kas ir vissvarīgākais mūsu dzīvē? Padomājiet uz mirkli un kā jūs atbildētu uz šo jautājumu, kas ir vissvarīgākais manā dzīvē? Daudzi cilvēki mūsu pasaulē, mūsdienu sabiedrībā, viņi runā par naudu un bagātību, un patiešām tā ir liela vara un ietekme. Runā par ģimeni, arī tas ir ļoti svarīgi. Runā par dabas aizsardzību un daudzām lietām, bet kas ir pats svarīgākais? Pēc kā patiesībā cilvēkam vajadzētu tiekties savā dzīvē, kas ir pats svarīgākais? Un apskatīsim šo jautājumu, ko par to saka Salamans mācītājs. Un lasīsim no Salamana mācītāja grāmatas 12. nodaļas, tā ir pēdējā nodaļa, pēdējie 2 panti, 13. 14. pants. Gala iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dieva un turi viņa baušļus, jo tas pienākās katram cilvēkam, jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Kas ir vissvarīgākais dzīvē. Un saskaņā ar šo Bībeles tekstu 13. pantā mēs lasām, ka visa būtība ir bīstieties Dievu un turiet viņa baušļus. Un grāmatas sākumā Salamans sev uzstāda uzdevumu, ka viņš izpētīs un izdibinās cilvēka pūles, ar kurām cilvēki nomokās visas mūža dienas. Kā viņš to saka, uz zem saules. Un viņš saka, ka tas viss ir tvaiks. Latviski šis vārds ir tulkots kā niecība, bet ebreju valodā šis vārds nozīmē tvaiks. Tas ir tas, kurš ātri izgaro, pazūd, kurš ir laicīgs, kas ir kaut kas viegls, bez svara. Un kā Jēkabs arī raksta savā vēstulē, viņš saka, kāda ir tava dzīve? Tas ir tvaiks, kas parādās uz brīdi un izzūd. Un lūk, Salamans atkal un atkal viņš atkārto, ka viss ir tvaiks, ka viss ir kā mirāža, ka viss ir bez svara, ka tā visa tā vērtība, kas tam ir, tā ir īslaicīga un pārējoša un izzūdoša. Un ja Salamans paliktu pie tā, ka viss ir tvaiks un niecība, tad tā būtu ļoti pesimistiska grāmata. Kā to daži arī uztver. Jo tur iet runa, ka tas viss ir niecība, tas ir niecība un niecība. Bet izrādās, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, kas nav šī niecība, tas izrādās, ka ir daudz tuvāk mums, nekā mēs bieži vien par to domājam. Un tāpēc mēs varam teikt, ka šī grāmata arī ir cerības un prieka pilna grāmata. Jo tā norāda uz mūsu glābēju. Mēs vēl paskatīsimies. Un ko tad Salamans raksta? Savā grāmatā. 1. nodaļa, 14. pants. Es novēroju visus darbus, kādi tiek zem saules darīti, un redzi, viss bija niecība un vēja ķeršana. Visi cilvēki dara, viss viņas dzīves sfēras un jomas, viss, ko viņš dara, tie ir bez svara, pārējoši, pārāk ātri tie izzūd no realitātes. Un vēlāk viņš turpina tur par katru lietu atsevišķi viņš raksta. Vēlāk viņš raksta, ka prieks ir tvaiks. Un lai gan daudz cilvēki, un arī mēs tiecamies pēc prieka, viņi vēlās pacelt savu garstāvokli ar dažādiem veidiem, ar jautru kompāniju, un kādreiz pat ar kādām vielām un narkotikām un alkoholu. Bet Salamans mācītājs, viņš saka 2. nodaļā 1. pāns.
Un tad es domāju savā sirdī, nu tad es gribu vienreiz izjust prieku un baudīt dzīvi. Bet redzi, arī tā bija niecība. Arī tas bija tvaiks, tas bija tas, kas izzūd un neatstāja nekādas pēdas. Šajā grāmatā ir teikts, ka strādāšana ir tvaiks un putekļi. 2. nodaļa, 11. pāns. Kad nu es pārbaudīdams uzlūkoju visus savus darbus, ko manas rokas bija veikušas un pūles, kuras es tajos biju ieguldījis, tad ak vai. Tas bija tukšums, niecība, vēja ķeršana, nekad nekur nav nekāda ieguvuma zem saules. Salamans bija liels celtnieks. Viņš uzcēla valsti. Viņš pievienoja daudzas teritorijas, viņš noslēdza līgumus un vienošanās ar citām valstīm. Viņš noveda savu valsti labklājībā. Viņš uzcēla templi, viņš uzcēla pili un daudz ko citu. Un viņš atskatījās uz visu, ko viņš bija paveicis un paziņoja. Tas viss ir bezvērtīgs. Tas viss ātri pazudīs. Un patiešām viss, ko Salamans bija uzcēlis, tas tik burtiski iznīcināts. Nepalika ne akmens uz akmeņa. Nav nekā no tā. Tas viss ir pazudis. Tālāk mācītāja grāmatā mēs lasām, ka pat dzīšanās pēc gudrības ir niecība. Acīm redzot, viņš ir sapratis, ka viss lielais zināšanu daudzums cilvēku neglābi no nāves un iznīcības. Kad neprašam un gudrajam zinātniekam, ka viņiem ir vienāds liktenis. Viņš saka 2. nodaļa 15. pantā, tad nu es domāju savā sirdī, ja nu man ir tāds pats liktenis kā neprašam, kāpēc tad es tik pārlieku esmu dzinies pēc gudrības? Un tā es biju spiests pats sev sacīt, arī tas viss ir niecība. Salamans tālāk parādīja, ka mantojuma novēlēšana bērniem arī ir niecība. Un daudz cilvēku domā, patiesi visu savu dzīvi strādāšu un nevarēšu īsti baudīt šo īpašumu, es to vismaz atstāšu saviem bērniem. Un mēs varētu spriest, kāds labums bērniem ir no vecāka mantojuma. Un būtu daudz un dažādi varianti. Kādiem tas ir par svētību, kādreiz tas ir par nelaimu un lāstu. Bet, un liekas, ka tad, kad viņi to saņems, viņi būs solīti tuvāk tai laimei, ko mēs nesasniedzām. Bet viņi būs jau vienu mazu pakāpieniņu uzbūvējuši, lai viņi būtu tuvāk. Bet Salamans jau bija tur uzkāpis augšā. Viņš jau tur bija pabijis. Un būdams tajā stāvoklī, kad viss jau viņam bija. Viņš secināja, ka tā ir tikai ilūzija. Ka tie ir māji, un tā ir vēja ķeršana, un tā ir niecība. Skatoties mūžības perspektīvā, tam ir niecīga nozīme. 2. nodaļas 18. un 19. pāns. Tad es ienīdu arī visu savu centību, ko biju veltījis savam darbam zem saules, jo man viss tas, ko es esmu ar pūlēm ieguvis, būs jāatstāja tam cilvēkam, kas sekos pēc manis. Un kas zina, vai viņš būs gudrs vai nepraša. Un tomēr viņš valdīs un rīkosies pār visu manu darbu, gar ko es esmu nopūlējies, un ko es esmu ar gudrību veicis zem saules. Un arī tas viss ir niecība. Un neatkarīgi no tā, vai mantotājs ir gudrs vai muļķis, viņš iztērēs un lietos manu mantu, ko es esmu pūlējies sakrāt. Tas nozīmē, ka mans mēģinājums nodot īpašumu un mantojumu nākamām paudzēm, tas ir kaut kas īslaicīgs. Tas ir pārējošs un zūdošs vienalga. Tālāk Salamans parāda arī, ka bagātības uzkrāšana ir niecība. 2. nodaļa 26. pants. Jo tādam cilvēkam, uz ko viņam labs prāts, Dievs dod gudrību, atziņu, dziļumu un prieku, bet grēciniekam viņš piešķir grūto darbu, visu savākt un sakrāt kopā un pēc tam atstāt tam, uz ko Dievam ir labs prāts. Un arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Arī panākumiem nav vērtības,
saskaņā ar mācītāju 4. nodaļa, 4. pāns. Es novēroju nopietnāk arī darbu un veikumu visās dzīves nozarēs. Te ļaudis vienkārši skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Un arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Pat ja mēs kaut ko sasniedzam un gūstam panākumus, dažos centienos mēs sev veltām, un arī tas ir īslaicīgs. Un nevienmēr tas nes labus augļus, bet bieži vien tas rada tikai skaudību. Arī bezgalīga nopūlēšanās darbā ir niecība, tas ir tvaiks. 4. nodaļa, 8. pāns. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Viņam nav ne dēla, ne brāļa, un tomēr viņš nemitās pūlēties līdz nāvei. Viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvei un neatļaujos sev nekādu prieku. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Kāpēc cilvēki nopūlās visu savu dzīvi, izniekojot savas dzīves labākos gadus, strādājot un krājot un strādājot un krājot? Arī tā ir niecība un tvaiks. Tas viss acu mirklī pazūd un nesniedz mūžīgu apmierinājumu. Taisnīgumu meklējumu uz zemes arī ir veltīgi centieni. Daudzi cilvēki velta daudz enerģijas, dažreiz visu savu dzīvi, lai panāktu kādu taisnīgumu. Caur tiesu, caur prasībām, caur konfliktiem. Bet Salmans saka, 7. nodaļa, 15. pāns, visu to es esmu redzējis savas nīcīgās dzīves dienās. Dažs taisnais aiziet bojā savā taisnībā, bet dažs bezdievīgais, neraugoties uz viņa ļaunumu, piedzīvo garu mūžu. Dzīve zem saules ir veidot tā, ka taisnīgums nekad netiks nodibināts šajā pašreizējā dzīvē. Šajā pašreizējā lietu kārtībā līdz Dieva valstības atnākšanai. Taisnīgie var iet bojā savā taisnībā, un ļaunais var dzīvot ilgi un laimīgi, kā mēs domājam, savā ļaunprātībā. Tāpēc taisnīgumu meklējumi uz šīs zemes arī ir veltīgi centieni. Vēlme iemūžināt savu vārdu, tas arī ir tvaiks. 8. nodaļa, 10. pāns. Pie tam es vēl arī redzēju, ka bezdievīgie tika apglabāti un iegāja mūžīgā mierā. Kamēr ļaudis, kas taisnīgi dzīvojuši, bija spiest aiziet tālu no svētās vietas un tika pilsētā aizmirsti. Un arī tā ir niecība. Un šeit Salomons runā, kad bezdievīgie tika apglabāti, viņš runā par tādām, nevis tādām vienkāršām bērēm, bet tās ir domāts tādas īpašas bēres, kad ar īpašu godu tiek apglabāts kāds cilvēks. Ka šī bezdievīgā persona, viņa kaut kādā veidā izcēlās sabiedrībā, viņa bija bagāta un ietekmīga, un viņš saka, neizbēgam notiek tas, ka tie, kas ir taisni, viņi tiek aizmirsti. Bet tie, kas bez Dievs, viņš bieži vien tiek celts godā. Un cilvēki domā, ka atstās aiz sevis kaut kādu ieguldījumu, kaut kādu mantojumu. Viņi ļoti maldās. Viņi tiks aizmirst ātrāk. Kā viņi to vispār tagad var iedomāties? Laimes meklējumu uz zemes. Mācītājs 11. nodaļā, 8. pantā. Un ja arī cilvēks dzīvo ilgus gadus, tad lai viņš visus tos gadus nododas arī priekiem, bet lai tomēr viņš arī domā par nebaltām dienām, ka tāda būs daudz. Viss, kas nāk, viss ir niecības apdvests. Un mēs domājam, ka mēs varam savu dzīvi kaut kā sakārtot, nostabilizēt savu dzīvi šeit uz zemes, lai pasargātu sevi. Un tad šāds cilvēks tikai māna sevi, jo iespējams pilnīgi noteikti pienāks dienas, kas visu to tavu stabilitāti sagraus kā kārša namiņu. Un tam ir daudz liecību. Un tāpēc Salomons saka, ir labi
ka cilvēks dzīvo daudzus gadus, lai viņš priecājās šajos gados. Bet lai viņš atcerās, ka nebaltās dienas, jo tās būs daudz. Un galu galā Salamans aprakstot visu šīs dažādās zemes dzīves sfēras zem saules, es nenolasīju visu, es jau jānolasīju daudz, bet tas vēl nav viss. Un viņš secina, ka zemes dzīve, tā ir tvaiks un niecība. Ak, niecība. 12. nodaļa 8. pāns saka mācītājs, viss ir niecība. Vai burtiski varētu teikt, tas viss ir tvaiks. Un tas viss izklausās diezgan nomācoši, vai ne? Diezgan pesimistiski un patiešām tāda ir cilvēka dzīve bez Dieva. Viņa dzīve ir kā tvaiks, kur iznīkst un pazūd un paiet un tās vairs nav. Un tas ir tas, par ko raksta mācītājs. Un savā grāmatā līdz pēdējiem nodaļiem, līdz šim pēdējiem pantiem, viņš saka, ka viņš izpētīs. Kas tad ir? Mēs lasām to. Šis bija tas pētījums, ko viņš ir veicis, ko viņš ir secinājis, ko viņš ir spriedzis. Un šie pēdējie panti, 12. nodaļa, 13. pants un gala iznākums no viss ir šāds. Bīsties Dievu un turi viņa baušļus, jo tas pienākās katram cilvēkam. Salamans izdara secinājumu. Bet ja visa zemes dzīve zem saules ir tvaiks, kas tad nav tvaiks? Kas nav tvaiks, ja it visam zem saules nav ne svara, ne vērtības un viss ir gaistoši un pazūdoši? Kas tad ir vissvarīgākais mūsu dzīvē? Un viņš atbild uz šo jautājumu caur Dieva atklāsmi, svētā gara vadīts. Salamans pieraksta šos nekļūdīgos Bībeles evaņģēlija patiesības vārdus, un viņš saka, ka viss šīs zemes saules ir tvaiks. Tātad viss svarīgākais dzīvē nav zemes saules, bet ja mēs to tā varētu tēlēt pārnest, ir virs saules. Un tieši uz to attiecās šis Salamana secinājums. Gala iznākums, kā viņš saka, bez spriedums. Tāpēc, ka viss, kas uz zemes ir tvaiks, tad bīstieties Dievu un turiet viņa baušļus. Vienīgā lieta, kuru Salamans nenosauc par tvaiku, tā ir bijība Dieva priekšā. Visa pārējā cilvēka darbošanās un ņemšanās, viņš saka, tas ir tvaiks. Vienīgā lieta, ko viņš saka, kas nav, tā ir bijība Dieva priekšā. Tas, kas nav tvaiks, tam ir bezgalīgi lielāka vērtība nekā tam, kas ir tvaiks. Dievs nav tvaiks. Viņš nav bez svara, viņš nav īslaicīgs. Viņš nav kaut kas bez vērtības, viņš nav neusticams. Uz viņu var likt savu paļaušanos. Viņš ir pretstats tvaikam. Pretstats tvaikam un niecībai. Viņš ir cieta viela, ja tā varētu teikt. Kā pretstats šim izzūdošam, izgaistošajam, kā mēs lasām, klints. Viņš ir tā klints, uz kuru mēs stāvam, nevis tas tvaiks, uz kuru mēs liekam savu cerību. Viņš ir mūžīgs, atšķirībā no visa īslaicīgā. Viņš ir godības pilns, atšķirībā no visa niecīgā. Viņš ir visu varens, atšķirībā no visa vājā. Dievs pārvalda visumu. Visus mūsu dzīves apstākļus. Mēs nevaram paredzēt savus dzīves nākamo sekundi, bet Dievs pārvalda ne tikai nākamo sekundi. Viņš pārvalda visu mūžību, kas ir neaptverama mūsu prātam. Tikai Dievs nav tvaiks. Tāpēc mums no viņa ir jābīstas. Viņš ir vienīgais, kurš ir. Kā viņš saka, es esmu. Es esmu, kas es esmu. Viņš ir mūžīgs un mūžam pastāvošs. Tāpēc bīstieties Dievu. Bijība pret Dievu, tas nozīmē viņu cienīt, tas nozīmē viņu godāt, viņu pielūgt. Un vissvarīgākais, ko es teiktu, ir tas, ka bijība pret Dievu nozīmē atzīt savu atkarību no viņa. Bijība pret Dievu
nozīmē, ka mēs esam pilnīgi atkarīgi no viņa. Tā kā viss ap mums ir tvaiks, bet Dievs nav tvaiks. Mums ir jābīstās Dievu. Mums ir jāapzinās, ka visa mūsu dzīve ir pilnībā viņa rokās. Mēs pilnībā paļaujamies uz Dievu pacietību. Viņš kontrolē visus mūsu dzīves apstākļus. Daudzās vietās svētajos rakstos ir runāts par to, ka bijība tā kunga priekšā ir vissvarīgākā lieta mūsu dzīvē. Piemēram, Salamonam sakāvārdos 1. nodaļa 7. pants. Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Muļķi nicina gudrību un pamācību, un izrādās, ka nav iespējams spērt nevienu soli pretī patiesai mūžīgai gudrībai, ja tev nav Dieva bijības. Ja tev nav bijības tā kunga priekšā. Sakām vārdu 19. nodaļa 23. pāns. Tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Tāds ar vienu būs paēdis, tā ka nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. Tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Cilvēki cenšas atrast laimi zem saules, bet viņi nesaprot šo ceļu. Laimes slēpjas tā kunga bijībā. Tas sākās ar bijību. Tā kunga priekšā. Cilvēki šajā pasaulē dzenās pēc laimes, bet viņi dzenās pēc tvaikiem, pēc mirāžas. Viņi skrien, kā tuksnesī reizēm ir šie tvaiki, paceļās, viņi rada mirāžu, un ceļotājs skrien uz to, un viņš nonāk tajā vietā, un izrādās, ka tur nekā nav. Tā bija tikai mirāža. Es tur atskrēju, un nav. Un nav. Kāpēc? Jo viņš meklēja savu laimi, kā izrādās, tvaikos. Šajā niecībā, šajā izzūdošajā, tajā, kas ir gaistoši un pārējoši un mainīgs un zūdoši, tajā, kas pieviļ. Jo likās, ka būs, bet nav. Šīs lietas mūs pieviļ, jo liekas, ka tās būs, bet tās izgaist. Bet tad, kad viņi saprot, ka ir kāds, kas nav tvaiks, kad viņi atzīst savu atkarību no Dieva, viņi nāks pie viņa un atradīs to, ko viņa meklēja. Cilvēks var iegūt mieru un patiesu laimi, tad, kad viņš atrod šo mūžīgi nemainīgo un stabilo Dievu. Un mēs zinām, ka viņam, Dievam, piemīt vēl daudz īpašības, kas dod cilvēkam patiesu iepriecinājumu. Un tā ir bijība, kas uz to vēd. Tā kunga bijība mūs vēd uz dzīvību. Un ik viens, kam tā ir, kā mēs lasām, viņš vienmēr būs apmierināts. Tāpēc ceļš uz laimi sākās caur bijību tā kunga priekšā. Sakām vārdiem 23. nodaļa 17. pāns, lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jau dienas paliek bijāšanā tā kunga priekšā. Neiekarst, neskauž. Tava sirds, lai neskauž grēciniekus, bet lai tā jau dienas paliek bijāšanā tā kunga priekšā. Grēcinieki ir tieši tie cilvēki, kuri šajā tvaikā meklē savu laimi zemes lietās. Es viņus neapskaužu, jo viņi ļoti maldās. Viņi dziļi maldās un pienāks brīdis, kad viņi to sapratīs, un viņi būs nežēlīgi vīlušies. Lai jūsu sirdis neapskauž grēciniekus, bet lai tās vienmēr paliek tā kunga bijībā, jo tikai tā ir mūžīga un nemainīga. 111. psalms, 10. pāns. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slāva paliek mūžīgi. Gudrības sākums ir tā kunga bijība. Kad tas cilvēks bīstās Dievu, jeb citiem vārdiem viņš varētu teikt, atzīst Dievu par Dievu. To, kurš valda un to, kuram ir visa vara, kad viņš saprot, ka nav svarīgi, ko es par kādu lietu domāju vai kā es to saprotu,
bet kad ir svarīgi, ko par to domā Dievs un radītājs. Viņa viedoklim ir nozīme un svars. Un no šī brīža, kad mēs saprotam, kad ir svarīgs tas, ko saka viņš, no tā brīža mums sākās veidoties pareiza izpratne par lietu būtību pasaulē. Mēs rodās spēja un izpratne pareizi spriest par dzīvi, spēja saskatīt patieso ainu, un tas viss sākās ar kunga bijību. Lūk, ir sākums. Bīsties to kungu. Bijība, gudrības priekšā. Kungs, tik daudzos rakstos tā tiek minēta kā vissvarīgākā lieta cilvēkiem, visas mūsu dzīves pamats uz zemes. Bīsties Dievu un nevienu citu. Kāpēc nevienu citu? Jo viss pārējais ir tvaiks. Kāpēc mums vajadzētu bīties Dieva? Un kā Kristus saka Mateja evaņģēlijā 10. nodaļa 28. pants, un nebīsties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut. Bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Tas ir pat no visietekmīgākiem un visspēcīgākajiem cilvēkiem, kas jūs apdraud šeit uz zemes. Mums nevajadzētu bīties. Nebaidieties no tiem, kas nokauj miesu, bet dvēseli nevar nogalināt. Bīstieties no tā, kas var iznīcināt gan dvēseli, gan miesu. Un tas ir Dievs. Tikai Dievs nosaka cilvēka mūžīgo likteni. No viņa mums ir jābīstas. Viņš mums ir jāgodā. Un kādu interesantu piemēru mēs atrodam Esteres grāmatā. Mēs noteikti visi to ļoti labi zinām. Un tas stāsta par kādu ļoti varenu vīru, no kura baidījās visi. Viņš bija Persijas imperatora lielkungs, un Persijas impērija tajā laikā, viņa valdīja gandrīz pār visu tajā laikā civilizēto pasauli. Tai piederēja plašas teritorijas. Un tātad šīs Persijas impērijas lielkungs, viņš gribēja nodarīt ļaunu vienam ebrejam. Un līdz ar viņu visai ebreju tautai. Un viņš pats sagatavoja karātavu koku, uz kura viņus sodīt ar nāvi. Ebreju vārdā Mordehais. Un šis lielkungs Hamans, viņš pēc tam izdeva dekrētu, kas pieprasīja visiem visā impērijā iznīcināt visus ebrejus noteiktā dienā. Vai no Hamana bija vērts baidīties? No vienas puses, jā. Jo viņš patiešām bija ietekmīgs, un viņš varēja nodarīt daudz ļauna. Viņam bija milzīga vara. Bet atcerieties, ja jūs esat lasījuši Esteres grāmatu, kā tā beidzās. Burtiski dažu dienu laikā situācija tik ļoti mainījās, ka pats Hamans tika sodīts ar nāvi pie tā paša staba, ko viņš bija uzcēlis Mordehajam. Izrādījās, ka cilvēks ir tvaiks. Nebija nepieciešams no viņa baidīties. Kā to darīja arī Mordehais. Viņš nebijās no Hamana. Viņš bijās Dieva. Ir jābīstās tikai no Dieva. Tāpēc jebkuri zemes ķēniņi un valdnieki arī ir tvaiks. Tāpēc nebaidieties no valdniekiem, bīstieties Dieva. Jebkuri citi cilvēki ļaundari arī ir tvaiks. Tāpēc nebaidieties no ļaundariem, bīstieties Dieva. Jebkura zemes apstākļi arī ir strauji mainīgi, īslaicīgi tvaiki, tāpēc nebīstieties no apstākļiem. Ne no tagadnes, ne no nākotnes. Bīstieties tikai Dievu. Un tātad vissvarīgākais dzīvē, jeb kādās dzīves situācijās, ir bīties Dievu, nevis kādu citu. Un tātad Salamans par to runā, ka visas šīs zemišķās lietas ir niecība un tvaiks. Tomēr ne visas tās ir sliktas pašas par sevi, principā. Tas nenozīmē, ka tās ir atmetamas kā nevajadzīgas. Vai tas nozīmē, ka mums nevajag strādāt, vai tas nozīmē, ka mums nevajag mācīties un tā tālāk.
ir slikti, ja mēs to liekam par savas dzīves pamatu. Ja mēs to liekam par to pamatu, uz kā mēs domājam, uz kā mēs stāvēsim. Mācītāja grāmata 8. nodaļa 15. pants. Tādēļ es slavēju prieku, jo cilvēkam nav nekā labāka zem saules, kā vien ēst un dzert un priecāties. Un šādā noskaņā, lai aizrit visas viņa nemitīgo pūļu pilnās dzīves dienas, ko Dievs viņam dod zem saules. Ko viņš saka? Viņš saka, ēdiet, dzeriet un priecājieties. Un šajā noskaņā pavadiet visas šīs nemitīgo pūļu pilnās dzīves dienas. Un kad ja mēs skatāmies vēsturē par kā bija pirmās draudzes, viņas tieši tā arī bija. Viņi ēda, dzēra un priecājās un slavēja Dievu un dzīvoja savu grūto dzīvi. Jo viņiem viņa dzīves pamatā bija Kristus. Šīs lietas Salamans ir atzinis par labām cilvēka dzīvēm. Jā, strādāšana un ēšana un dzeršana, tas viss ir tvaiks un niecība no vienas puses. Bet tās vajag savienot ar šo Salamana pētījumu gala rezultātu. Bīsties Dievu. Ēd, dzer, strādā, rūpējies par ģimeni, par bērniem un priecājies. Un tā tālāk, dari to bīstoties Dievu. Dari to pieķeroties viņam, cerot uz viņu, paklausot viņam vispirms. Jo nav iespējams bīties Dievu un nepaklausīt viņu. Ja tu nedari, tad vienkārši viņa nebīsties. Vai es varu tā vienkārši izdomāt, man pārliecinājumu, labi, no šīs dienas es bīšos Dievu. Nē, tas nav iespējams. Ja tas tā būtu, tad Bībele skaidri un gaiši runāt par gribas spēku kā par pestīšanas pamatu. Tas ir iespējams vienīgi caur patiesu ticību Jēzum Kristum. Ticība tām, ka viņš ir nomiris par taviem grēkiem, lai tu būtu svēts un piederīgs viņam. Caur grēku nožēlu un atgriešanos no grēkiem, caur to, ka tu esi apzināti apliecinājis Jēzu par savas dzīves kungu. Par viņu ka tu esi atzinis viņu par glābēju. Un kristībā, dodams solījumu, tu esi noslēdzis derību ar Dievu. Jauno derību, kas ir apstiprināta Jēzus asinīs. Tikai tā ir patiesa bijība, kas var mums piepildīt mūsu sirdis. Un es lasīšu vienu brīnišķīgu Dieva apsolījumu no vecās derības par jauno derību. Jeremijas 32. nodaļa, 40. pāns. Un es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka es nemitēšos tiem labu darīt, un es likšu savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no manis un nepaliktu man atkal neusticīgi. Tātad Dievs, kā Dievs var ielikt Dieva bijību manā sirdī? Tikai caur to, ka svētais gars iemāja mūsu sirdīs. Svētais gars mūsu sirdīs, viņš izraisa patiesu dievbijību pret Dievu. Ja nav bijības pret Dievu, tad šis pants jau atklāja, kas notiks. Atkritīs un būs neusticīgi. Ja mūsos nav bijības pret Dievu, mēs atkrītam un kļūstam neusticīgi. Tāpēc nāciet un lūdziet kungu Jēzu Kristu, lai viņš patiešām ir kungs jūsu dzīvēs. Ja bijība Dievu priekšā ir pazudusi, ja tu ir aizēnojuši šīs dzīves rūpes, šie ērkšķi un daži, kā Jēzus savā līdzībā māca, tad nožēlojiet un atgriezieties pie viņa. Tā kunga bijība, lai piepilda jūsu dzīves, lai tā ir kā laba smarža tam kungam, lai tas ir Dievam tīkams upuris, kad es staigāju Dieva bijībā, visās lietās, pagodinādams to kungu. Tad šis solījums, ko mēs lasījām Jeremijas grāmatā, viņš tiks
piepildīts jūsu dzīvēs. Dievs iedēstīs jūsu sirdīs savu bijību. Un Dievs dos jums aizvien pieaugošas spējas piepildīt viņa gribu. Kas var būt labāks par to, kā būt par tiem traukiem, caur kuriem Dievs dara savus brīnišķīgos darbus? Kas var būt brīnišķīgāks, kā būt par šo trauku, caur kuru Dievs dara savus brīnišķīgos darbus? Dievs izredz mūs katru vienu, lai mēs darītu viņa labos darbus. Lai viņa godība parādītos šai pasaulē. Caur mums. Tā ir Dieva žēlastība un Dieva svētība, pēc kuras mums ir jātiecās. Mums ir jāieraug šī vērtība, ka Dievs var mani lietot. Viņš grib mani lietot. Un tāpēc viņš piepilda ar Dieva bijību. Ar Dievu gars mūsu sirdīs. Lai mūsu dzīves nav tvaiks un vēja ķeršana. Lai mūsu dzīves nav tvaiks un vēja ķeršana. Bet lai tās ir piepildīts ar Dievu garu. Amen. Amen. Un tāpēc lūksim katrs par sevi. Lūksim un skatīsimies, vai patiešām bijība Dieva priekšā nav pazudusi. Vai tā nav kaut kur aizslīdējis prom? Vai es neesmu to nolicis malā? Debes Tēvs, mans kungs. Mēs patiešām lūdzamies Tevi. Mēs godinām Tevi un slavējam par visām tām lietām, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Kungs, mans Dievs, bet mēs Tev lūdzamies. Kungs, dāvā mums šo bijību Tavā priekšā. Dāvā bijību Tavā priekšā, Kungs, visās dzīves lietās. Lai mēs ceļamies un lai mēs guļamies, lai mēs ēdam un priecājamies. Lai mēs darām visas tās lietas, kas mums ir jādara, Kungs, mīļais Dievs, bet lai mēs esam bijībā un pazemībā Tavā priekšā. Ka mēs apzināmies, ka Tu esi Kungs un Dievs. Vispārējās lietas, tās ir niecība un tvaiks un tas ir viss, un tā ir vēja ķeršana. Bet tas, ka mēs turamies pie Tevis, Kungs. Tas, ka Tavs gars, ka tas ir mūsu sirdīs. Tas ir, Kungs, mans Dievs, kas padara mūsu dzīvi ne par niecību un ne par vēja ķeršanu. Dievs, Kungs, lieto mūs katru savā lietā. Piepilda mūsu dzīves, Kungs, ar savu garu, ar savu spēku un savu svaidījumu, Kungs, mans Dievs, lai patiešām mēs varam staigāt Tavā spēkā. Kungs, mans Dievs, vairo mūsošu bijību Tavā priekšā. Lai mēs caur to mēs pieaugtu, mans Kungs. Jo tā ir gudrība, kas, mans Dievs, kas mūs vēd aizvien tuvāk un tuvāk Tev, mans Dievs. Slavu Tev un pateicību. Slavu Tev mūžīgiem Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētiem garam. Āmen.